Hei, labrītiņ visiem, te Regīna, un šis ir eņģeļu kārtiņu ieraksts. Izvilkšu kārtiņas, eņģeļu kārtiņas, šādas. No vienas puses, šādas ar šādu vaciņu. Ziņas no eņģeļiem saucās. Un, jā, izvilksim dažas kārtiņas šeit. Jaunajai, tuvojošajai nedēļai, par cik regulāro eņģeļu ierakstu man šajā nedēļā neizdodas veikt. Vismaz būs jums kaut kas pārdomā. Tātad šī ir viena kārtiņa, šī ir otra kārtiņa, es pat vēl neesmu viņas redzējis, un šī ir trešā kārtiņa. Vēl ceturtā šī arī gribēja. Kaut arī ceru, ka jūs labi varat redzēt. Lūk, skaisti. Pirmā kārtiņa, ko esmu izvilkusi. Jums ir pirmā kārtiņa šī. Jums ir īpašas spējas un īpašas saites ar dzīvniekiem. Jūsu dzīvnieki uz zemes un arī tie, kas ir miruši. Mēs eņģeļi par dzīvniekiem, par jūsu dzīvniekiem, četrkājainajiem un divkājainajiem dzīvnieku draugiem esam parūpējušies gan par tiem, kas ir šeit uz zemes, gan par tiem, kas jau ir miruši. Šī kārtiņa parasti izvēlkās tajos gadījumos, kad mums ir, lai parādītu mums, lai atgādinātu mums, ka mums par mūsu dzīvnieku draugiem un lai atgādinātu un parādītu to, ka mums ir īpašas saistība ar viņiem, īpašas saites, enerģētiskas saites ar dzīvniekiem un arī, lai pievērstu, un varētu būt arī, ka šī ziņa ar šo kārtiņu ir mums pievērst uzmanību mūsu dzīvniekiem. Vai dzīvnieki, ja mums nav savu dzīvnieku, tad varbūt dzīvniekiem kā tādiem varbūt izdarīt veikt kādu labdarību citiem dzīvniekiem, vai cita cilvēka dzīvniekiem, vai dzīvniekiem vispār, kuri ir pamesti un vientuļi un bez mājām. Katram no jums varētu būt šī ziņa dzīvnieku saistībā savādāk, jo katra situācija jau ir savādāk un katrs no mums ir unikāls. Bet, lai vai kas tas būtu, pievērsiet ar šo kārtiņu eņģeļi saka, tāda vispārīga ziņa ir pievērsiet uzmanību dzīvniekiem šajā nedēļā un atcerieties viņus tā īpaši, tā vairāk nekā parasti. Otrā kārtiņa. Tu esi garīgais skolotājs. Tev ir spējas sniegt konsultāciju citiem cilvēkiem un palīdzēt viņiem saredzēt šo garīgo dzīves pusi, šo garīgumu, kas ir visā, kas notiek. Ar šo kārtiņu parasti eņģeļi, un parasti, es saku parasti, bet tā arī šajā reizē, eņģeļi saka, kā es to saprotu, ir ir tas, ka eņģeļi vēlas mums atgādināt
un vērst mūsu uzmanību uz to, kā mūsos ir šī spēja parādīt, mācīt citiem kaut ko, parādīt citiem skaidrību viņa dzīvē, vai parādīt citiem cilvēkiem tādu citādāku skatu uz dzīvi, parādīt citiem cilvēkiem, ka var būt kaut kas, ka uz situāciju paskatīties arī savādāk, ne tā kā viņi varbūt ir skatījušies, ka mums ir spējas palīdzēt citiem cilvēkiem ar to, ko mēs zinām, un varbūt to, ko jūs esat dzirdējuši šajos eņģeļu ierakstos, bet, es saku, lai vai kur jūs šo informāciju, šīs zināšanas, kuras jums ir par šo garīgā saistību ar fizisko, ar šo garīgo dzīves pusi un kā tas sasaistās ar ikdienas situācijām. Jums ir spējas un jūs tiekat aicināti un iedrošināti no eņģeļiem šīs spējas pielietot un izmantot un dalīties savās zināšanās, dalīties ar citiem. Tīpaši šajā nedēļā. Trešā kārtiņa. Tadā! Šī kārtiņa ir ziņa no bagātības eņģeļiem, kurš saka, viens eņģelis šo kārtiņu nāk. Es esmu bagātības eņģelis. Tu saņemsi naudu, kura tev ir nepieciešama, un mēs, kā arī Dievs un arī mēs esam, tas ir mūsu un Dieva ziņā, kā tas notiks. Viss, ko mēs vēlamies no tevis, viss, kas mums no tevis ir vajadzīgs, ir uzticēšanās. Uzticies mums un tam, ka mēs tev palīdzam un palīdzēsim un darbojamies tavas bagātības vairošanas labā, pat ja tu to vēl neredzi. Un šī kārtiņa, teikšu, kā ir parasti tiek izvilkti, ja ir cilvēki, kuri es velku šī kārtiņa izvelkās cilvēku grupa, grupas nodarbībā vai grupas sajēdā, vai kā šajā ierakstā, kad ir daudz klausītāji. Vai ik viens no jums vai kāds no jums noteikti ir norūpējies par naudu un par naudas esamību un domā, vai būs, vai sanāks, vai ir, vai ir kādas naudas grūtības, un eņģeļi to ar šo kārtiņu eņģeļi vēlas jums pateikt, kā viņi ir sadzirdējuši jūsu lūkšanas un jūsu grūtības un jūsu palīdzības sauciens, un viņi darbojas šai jomā, un palīdzība ir ceļā. Un ceturtā kārtiņa, kur man bija tāda sajūta, ka jāizvelk, es biju domājis, ka izvilkšu tikai 3, bet izvilkās arī ceturtā, un šī saka, es esmu ģimeņu eņģelis. Lieliska, jauka, laimīgas, veiksmīgas izmaiņas ienāks jūsu ģimenē. Un iespējams arī kāds būs ģimenes pieaugums. Tas nebūtu nenozīmē, ka tikai kāds bērns piedzimis ģimenē, bet kas to zina, varbūt kāds jūsu ģimenē apprecēsies vai tādā veidā ienāks jūsu ģimenes pieaugums. Vai arī jūs pieņemsiet kādu dzīvnieku. Tas arī ir sava veida ģimene. Bet ar šo kārtiņu eņģeļi vēlas jums pateikt, ka un viņi nes šo ziņu, ka ģimene, ka patīkamas un jaukas un pozitīvas pārmaiņas ienāks jūsu ģimenē. Pievērsiet tam uzmanību, kas un kā notiek. Veiciet tādas viedas, pieņemiet viedus lēmumus, tādus ar apdomu, bet tāpat laikā, kas nāk no sirds, tā ir tā sajūta, kas man nāk, tagad šo sakot, pieņemt
to pieņemt lēmumus šajā nedēļā, pievērst uzmanību tam, kādus jūs lēmumus, kādu izvēli jūs veicat un dariet visu, ko vien iespējams darīt, kā vien jūs to varat izdarīt, lai šī izvēle, kura jūs veicat, nāk no sirds, bet tepat laikā arī tiek apdomāta ar prātu, ka ir tāds līdzsvars starp domām un sirdi, un viņi satiekas vidū, prāts un sirds satiekas vidū, un tad no šī vidus tiek veikta šī izvēle. Esot šajā vidus posmā, līdzsvarā, tiek veikta šī izvēle. Lai vai kāda situācija būtu, kur izvēle ir nepieciešams veikt. Tas viss šajā reizē, un tikamies atkal nākošajā nedēļā regulārajos eņģeļu ierakstos. Atā!